Re! Viss ēters ir te! Vairums Saeimā pārstāvēto politisko partiju neatbalsta tādu veselības apdrošināšanas modeļu ieviešanu, kas paredzētu jaunu maksājumu valsts iedzīvotājiem. Šobrīd svara kausi nosvērušies par labu tam, ka tiktu pārdalīti ieņēmumi no nodokļiem, piemēram, 1% no sociālā budžeta. Par veselības nozares finansēšanas iespējām iztaujāsim Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Valdu Kēdi. Labrīt! Labrīt! Atbalstāt vienu no veselības aprūpes finansēšanas variantiem to, kas paredz veselībai papildus pārdalīt atsevišķu nodokļu naudu, un tiek runāts par to, ka varētu novirzīt 1% no sociālajiem iemaksām. Tie ir 70 miljoni eiro. Ko varētu izdarīt ar papildus šādiem līdzekļiem veselības nozares sakārtošanai? Tas būtu diezgan labs sākums, jo ar šādiem līdzekļiem varētu nākamgad sasniegt 3,25% no iekšzemes koprodukta nozares finansējumā, un tas ļaut būtiski saīsināt rindas, samazināt pacientu līdzmaksājumus un arī paaugstināt nozarē strādājušiem darba samaksu. Cik būtiski varētu rindas samazināt, vai esat rēķinājuši? Lai zinātu, cik būtiski rindas samazināsies, tomēr ir jāzina, kāda būs šī summa. Nevar mājasēmniece sastādīt ēdienkarti precīzi, ja viņi nezina, kāds ir budžets, par kādu viņi drīkst produktus iegādāties. Tad, kad būs zināma summa, tad arī varētu būt precīzākas prognozes. Esat arī paudis, ka esat pārliecināts, ka šī pārdala, šis 1%, ja tas tiktu novirzīts veselības aprūpē, ka sociālais budžets no tā neciestu. Vai arī esat veikuši kādus aprēķinus, kas to apliecina? Ir labs piemērs. Gan ziemeļos, gan dienvidos no mūsu plaukstošās valsts proti. Pie vienāda nodokļu sloga darba spēkam 57% aptuveni tas ir. Igaunija ir varējusi iezīmēt 13% veselības aprūpei, Lietuva 9%, un nekas tur nav sabrucis, viss tur attīstās, un vecuma pensija šogad ir pieaugusi straujāk nekā Latvijā. Bet tā tad aprēķins Latvijā neesat veikuši? Ja viena kaimiņa var 13 un otra 9, tad kāpēc lai mēs 1% nevarētu? Es domāju, ka pietiekami labs daļrunieks aprēķins. Problēmas nozarei gan prasa 100 miljonu, vismaz tā izskan publiski. Kur ņemt šo naudu? Tas ir ilgtermiņa projekts, bez šaubām, pie kura ir jāstrādā, un jāstrādā ir visiem kopā. Pamatā ir iniciatīva jāizrāda beidzot finanšu ministrijai, apliecinot savu kapacitāti. Mēs neprasam finansistiem, kā ārstēt pacientus. Un viņiem nevajadzētu mums uzdot jautājumu, kur rast naudu. Tas ir komandas darbs, kas paveicams visiem kopā. Bet, ja tas ir komandas darbs, tad visticamāk tur ir jāiesaistās, kā jau minējāt, visām pusēm. Bez šaubām idejas ir, jo, ja mēs paraugāmies uz to, kādas varētu būt iespējas risināt jautājumu, tad viena lieta ir, protams, nodokļu politika. Ja reiz darba spēks pie mums ir pozīcijā, kurā faktiski viņš tā kā savus nodokļus būtu jau samaksājis un būtu beidzot tomēr cerīgs sagaidīt arī kaut kādu atdevi, tad atbilstoši Pasaules bankas ieteikumiem, atbilstoši Eiropas komisijas ieteikumiem ir jādomā par nodokļu progresivitāti. Tas ir viens virziens. Tātad atbalstat progresīvā nodokļa ieviešanu? Jā, bez šaubām, jo tas arī sakrīt ar labu starptautisku praksi. Eiropā attīstītās valstis šo praksi lieto. Tās, kuras nelieto, ir mazākumā un faktiski pieskaitāmas pie tādām, kuras gribētu attīstīties. Bet mēs taču esam OECD kluba biedri jau. Tad mēs esam attīstīti valsts, un tad pienācīgi arī jāuzvedās. Tātad minējāt, ka ir idejas, vai varat vēl kaut ko minēt, izņemot šo progresīvā nodokļa ieviešanu, ko jūs teicāt, ko jūs atbalstat? Tad, protams, ir jautājums par to, kā tiek sadalīta šī brīža nauda pieejamā, kas ir valsts rīcībā, un ja mēs paraugāmies, tad arī šeit ir papildus iespējas, tāpēc, ka nav tā, ka visas nozares būtu bārenītas, ir nozares, ko Latvija finansē dāsnāk. Ko jūs redzat, kur vajadzētu noņemt nost? Vispirms jau varētu minēt tā saucamās ekonomiskās attiecības. Tas nenozīmē, ka viņām vispār nevajadzētu valsts finansējumu, bet kāpēc finansēt dāsnāk nekā vidēji Eiropā pieņemts? Ko jūs tieši domājat ar ekonomiskajām attiecībām? Ekonomiskās attiecības ir pozīcija,
kurā novirzot līdzekļus tiek stimulēta ekonomika. Tas ir arī, piemēram, līdzfinansējums Eiropas fondu projektiem. Taču, ja šī nauda tiek atņemta, piemēram, veselības aprūpei, tad tas nozīmē, ka viss, ko viņi attīstās uz cilvēku asaru, asiņu un ciešanu rēķinu. Un tas, laikam, nebūtu īsti pareizi. Bet tā tad uzskatāt, ka Latvijai vajadzētu mazāk naudas ieguldīt, lai varētu apgūt Eiropas Savienības fondu līdzekļus, un šo naudu tad drīzāk novirzīt veselības aprūpei? Es teiktu, ka ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai tiešām situācijā, kurā veselības aprūpe ir tik dziļos mīnusos, ka faktiski jau ir pat radušies draudu valsts drošības apdraudējumam, ir ar mierīgu sirdi iespējams vairākas nozares pārfinansēt. Tiesa, šie Eiropas fonda apgūšana ir arī viens no tiem dzinuļiem, kas veicina iekšzemes koproduktu izaugsmi. Jā, bet tad ir jautājums, cik šie līdzekļi tiek, teiksim tā, strateģiski pareizi ieguldīt, vai tā ir vienkārši, kā mēdz teikt, naudas patērēšana, tāpēc, lai viņi būtu patērēta. Vai arī tam tomēr ir kaut kāds racionālāks pamatojums? Kā veidojas arotbiedrības sadarbība ar veselības ministru Annu Čakšu? Paldies! Sadarbība ir konstruktīva. Šobrīd ir veiksmīgs dialogs. Esam kopīgi apsprieduši vairākus nozīmīgus jautājumus, tā skaitā jauno finansēšanas modeļu izvēli. Domas sakrīt? Domas sakrīt, tieši tā, un arī Pasaules veselības organizācija ir atbalstījusi to modeli, kur šobrīd virza veselības ministrija sadarbībā ar nozares strateģisko padomu. Esat izteicies, ka mediķi tomēr varētu rīkot protesta akcijas rudenī. Kādā gadījumā tiešām tās rīkosiet? Jautājums ir par to, vai valdība un Saeima beidzot sāks ievērot Pasaules veselības organizācijas un Eiropas komisijas ieteikumus par labāku veselības nozares finansēšanu, vai arī nē. Ja nebūs pārliecinošas pazīmes, ka beidzot labā starptautiskā praksa tiks ievērota, tad protesta akcijas, acīm redzot, nebūs izbēgamas. Jūs minējāt, ka katru gadu Latvijā ir 6500 nāves gadījumus, kuru varētu nebūt. Tie ir Eurostat dati. Jā. Tie ir Eurostat dati. Kuri ir tie iemesli, kas noved pie pāragras nāves? Veselības aprūpes trūkums situācijā, kad būtu bijis iespējams to sniegt. Un viens no galvenajiem iemesliem šādam pieejamības trūkumam ir nozares nepietiekamais finansējums. Kas ir tās kaitas, kas noved pie šiem nāves gadījumiem? Kas ir pāragra finansējuma trūkuma dēļ pēc jūsu pieredzes? Tad mums ir sīkāk jāanalizē šie Eurostat dati. Es arī neesmu pārliecināts, vai viņi tik sīki ir. Mēs nevaram citēt vienas datus, atsaucoties uz kaut kādu citu avotu rezultātiem. Šeit jābūt pietiekami korektiem. Bet kopējais cipars ir tāds, kā jūs minējāt. Tā ir taisnība.